Čau, mīļie! Ko šodien ir runājamais, un šodien es vēlos dalīties, sen es neesmu dalījusies video vēstījumos ar jums, par ko es vēlos šodien aprunāties. Šodien es vēlos aprunāties par to, kas pašlaik notiek enerģijas laukā, kas pašlaik notiek tajā vietā, kur mēs atrodamies, kur mēs esam, un svecīti jau ir aizdedzināt. Noteikti jūs, kas seko līdzi jebkādiem astroloģiskajiem vēstījumiem, ko pienes cilvēki, tie, kas nolas šo enerģiju, tie redz un sajūt, ka patiešām ne tikai, kā es esmu pienesusi to, ka ne tikai šajos jaunajos mēnešos, kad notiek šie mēnešu cikli, notiek tā kā kaut kas jauns, kad durvis tiek atvērts un ka cilvēkam tiek piedāvāta iespēja kaut ko jaunu pieredzēt. Tas notiek neatkarīgi no tā. Es uz to visu skatos drusku savādāk, un vakar bija tā diena, vakar nebija viegla diena, vakar bija ļoti vērtīga nonulēšanās diena, un tad, kad notiek šīs nonulēšanās, parasti pieslēdzās jauna enerģija. Ir tā, ka pirms katra šī pakāpiena, kā es esmu minējusi, ne tikai es stāstu, bet es arī dalos savā pieredzē, un tas tiešām tā arī ir. Pirms nākošā pakāpiena notiek nonulēšanās, un viņa notiek ļoti vērtīga. Ne, viņa nav viegli citreiz, un man vakar arī nebija viegli, bet kādi bija ieguvumi, kuri notika ļoti ātri un uzreiz kā šajā? Es saņēmu informāciju par to, kāda ir pienācis laiks iet iekšā tumsā. Tāpēc vakar tieši šādi pierē, šādi skatoties sienā, notika ļoti vērtīga tumsās informācijā, ko es saņēmu. Šis vārds tumsa, es zinu, ka ļoti daudzus biedē, bet ļoti daudz jūs nesaprotiet, ka tieši šajā tumsā ir ļoti daudz katra cilvēka apslēptās gaismas daļas. Ja? Tad, kad nav izpratne, tad šis vārds ļoti biedē. Ja? Un tad, kad ir tieši pierē, un kad caur manīm skan skolotājas balss, tad tas liekas, ka paldies, man tas neinteresē. Kas notiek šodien? Un kas notiek vispār šajā periodā, vēl uz priekšu. Ja? Tas, kad ļoti daudz saka, kad ir durvis vaļā un neiet un pieredziet, ja? Tas ir viens. Ja? Un tad, kad notiek kaut kāds jauns mēnesis, tad es iešu un darīšu, un tad es uzsākšu, un tad es realizēšu, tikai pēc tam sanāk čiku, grabu un nekas, tāpēc, kad ausis nolaižās, un tiem cilvēkiem, kuri ir tikai un vienīgi uz savas enerģijas realizē un dara, jūs to varat tūlīt pat pēc sevis noteikt. Jums nav spēka. Jums nav spēka, jums ir spēks tikai tik, cik jums viņš ir ķermenī. Bet tad, kad jūs esat kontaktā un savā trubā ar augšu, jā, tieši tas tā arī ir. Tāpēc, ka pilnīgi katram ir šī iespēja caur dievišķo enerģiju, jo viss ir dievišķi, arī viss šajā dualismā ir dievišķi, tāpēc, ka visam ir sava vieta būt. Un tad, kad es saņēmu šo informāciju caur tumsu, un to man nodeva arī dievietes, kas vada šo tumsas enerģiju, es sapratu to, ka ir pienācis laiks, ir patiešām pienācis laiks iet iekšā šajā enerģijā un viņu atvērt vaļā. Es neteikšu pilnīgi absolūti vairāk neko par kursu. Kurs notiek rītā. Kurs sāks, ja ir vēl un uzrunā šī informācija, jūs droši man varat rakstīt. Tās dāmas, kuras ir teikušas jau savu jā un kuras ir šajā grupā, viņas pieredzēs šo, ja? Bet labi. Bet kas notiek vēl, ja man informācija jau nāk? Šeit ir jaunie uzdevumi, kas notiek, kas atvers vaļā, kas integrējas iekšā katrā dvēselē, kura ir ar atvērtu apziņu. Viņi ļoti paplašina, viņi ļoti dod iespēju saredzēt, pieredzēt, darot, runājot, tīri izsakoties citu realitāti. Un ko es vēl gribu teikt, ir piemēri, man ir piemēri, kuri pieredz, cik ātri notiek šī
katra paša cilvēka realitātes radīšana. Nevis tad, kad cilvēks ir ilūzijās un viņš ir iedomājies, ka viņš ir kaut kas un viņš bīdīs un viņš te kaut ko bišķi plivināsies un kaut kas šeit bišķīt notiks un es būšu komfortā un man būs ērti un jūs vispār esiet visi kaut kādi knišļi. Nē, tas tā nav. Dzīve šeit notiek un atslēgas tev rokā iedot ir tikai un vienīgi caur darīšanu. Tikai un vienīgi caur darīšanu. Nevis caur mākoņu bīdīšanu, bet caur darīšanu, caur iešanu, izzināšanu, caur maksimālu meditatīvu stāvokli, kurā jūs sevi paplašiniet, kurā notiek šis kontakts ar dievišķo, un kad jūs vairs nedzīvojat un neeksistējiet tikai uz fiziskā avatāra, ja? Kustība notiek uz priekšu cita. Tie, kuriem liekas, ka tā ir tikai saruna, tā ir tikai runa, tā tikai var runāt, tāpat tās mums ir jādzīvo un jāstrādā, un jāmaksā rēķinu un jāēd, esiet tajā iekšā. Tas tā arī notiek, bet kā tu to dari? Kā tu to pieredzi? Kā tu to redzi? Caur šiem jaunajiem uzdevumiem, kas tiek nodoti ļoti daudzām zvaigžņu dvēselēm, ir mērķis šeit atnākot uz zemes, sazemēties, pieredzēt šo realitāti caur ķermeni. Mums galvā ir ļoti daudziem šīs ilūzijas, tāpēc, ka ļoti daudzas šīs zvaigžņu dvēseles atcerās šo sajūtu, kad nekas nebija jādara, vienkārši visi atnāk, vienkārši viss pats notiek. Šeit ir drusku tā ar ļoti foršu ieinteresētību pret sevis, pret to, kas notiek riņķī apkārt, jāpieliek roka sava. Jāpieliek sava gudrība, kura ir izzināta. Jāpieliek valoda sava. Izteikties, pienest, dalīties. Runāt no sirds, patiesību, to, ko tu vēlies šeit. Un tad notiek šis ārpus robežām, jo tāpēc, kad ārpus robežām notiek evolūcija, un šis laiks, kas tagad notiek, tāds vēl nav bijis enerģētiski, nav bijis šī platforma, kāda ir tagad. Tagad cilvēkam ir iespējas to pieredzēt. Un ir tie, kas iet un dara, bet ir tie, kas atkrīt atpakaļ. Tāpēc ir jāiet iekšā tumsā. Tumsā ir evolūcija. Tumsā, kur ir apslēptas un noslēptas šīs katra cilvēka gaismas daļas. Tad, kad tu, minēšu vienu piemēru, no dzīves vienkāršāk, tad, kad tu sadusmojies, tad, kad notiek iespējams kaut kādā cilvēcīgās daļas iekšējā agresija, tad, kad nenotiek tā iespējams, kā tu gribi, tā ir tumsa. Un kas notiek? Tad vecā gājuma cilvēks vēlas pierādīt kādam citam, ja? Kaut ko darot, realizējot, bet šodienas jaunās laika līnijas cilvēks maksimāli iet savā resursā, savā ķermenī, sevi dzirdot un prasot, kas man ir jādara, kā man sevi ir jārealizē. Es eju iekšā, man interesē. Un tikai cilvēkam, nevis kurš dzīvo komfortā, kuram ir viss sakārtot, salikts pa plauktiņiem, ērti, pūkaini, oķi, puķi, ja? Kurš sāk vienā brīdī riepties tas viss jau. Bet nē. Tur nav jauda, tur nav izaugsme. Izaugsme ir tāda, kad tu sāki, tad, kad atnāk nērti cilvēki, tad, kad atnāk situācijas, kuras tev vienkārši izmet ārā no kaut kāda tava ilūziju burbuļa. Saka, ej uz priekšu, izzini, parādi, maksimāli transformē šo bailes, dusmas, agresiju, vainošanu, upuru lomas, zemu pašvērtību, transformē viņu ieguvumos. Dzirdi šīs idejas, kas nāk no dievišķā plāna, kas notiek caur tevi un dari to.
tur ir izaugsme. Tumsā ir izaugsme. Nērtībā ir izaugsme. Nevis tāpēc, ka es esmu tagad ļoti gudra un sena un pieredzējis dvēseli, man patiešām ir atbildes uz visiem jautājumiem. Bet es šeit esmu arī kā cilvēks pieredzēt, izzināt cilvēcīgo, apvienot to, balansēt to. Ne tikai zināt, bet pieredzēt savu sevi, tas ir pavisam kaut kas cits. Ne tikai pieredzēt un redzēt to citos cilvēkos, bet caur sevi realizēt to. Un tad, kad notiek šī nonulēšanās, un tad, kad notiek next level, kā es esmu jau daudz reizes stāstījusi un pienesusi, tumsa ir klāt, un viņš skatās. Tu kritīsi atpakaļ? Tajā, kā tu biji sev tā kā izdomājis, kāds tas cilvēks, kāds sev pienes, vai tu iesi iekšā nērtībā? Vai tu iesi iekšā tajā, kas caur tevi tiek nodots? Un vai tu dzirdi vispār, kas caur tevi tiek nodots? Vai tu to izvēlies? Vai tu dzirdi tos impulsus, pieskārienus, kas tev ir jādara? Un tas nav priekš citiem. Šodien tas nav priekš citiem, lai kaut ko citiem pierādītu. Tas ir milzīgs egoisms, kas nafik nav vajadzīgs. Pie sevis, savā ķermenī, savā iekšējā saulē. Es izvēlos nākošo nodaļu. Es viņu varu vaļā, es gribu izzināt, es gribu saprast, es gribu augt, es gribu paplašināties. Nevis dzīvot kaut kādā tēlā, kurš man neļauj izaugt. Šādi atverās šie vārti vaļā. Šādi. Nevis tāpēc, ka tev visus paplātīts tiks nolikts, jo tāpēc, kad ir tāds laiks un planētas tā stāv, un es tagad stāvēšu un visu to saņemšu, un man pofīgi par visu pārējo, es esmu, man vienkārši viss pienākas, ja? Man vienkārši viss pienākas, nu, tas tā nav. Tas tā nav, ir jābūt cilvēkam gudram. Bet šī gudrība strādā tikai un vienīgi esot un dzīvojot savā iekšējā patiesībā. Neļauj vairs pakāpties ne uz vienu citā, neļauj vairs malēt acis ciet, neļauj vairs spēlēties, nav šīs enerģijas, viņam vairs nepastāv. Jums liekas, ka kaut kādā brīdī iespējams dzīve ir apstājusies uz vietas un viņa nekustās, jums ir noteikti jāpaskatās spoguli uz sevi. Un nevis uz jūsu ārējo tēlu, bet uz to, kas ir aiz šīs sejas. Kas ir aiz tās sejas, kas skatās pretī jums spogulī. Vai šis tēls jums dod elpu, vai šis tēls jums atņem elpu? Vai tas, kas jums pretī skatās caur acīm, jūs spējat ieskatīties pats savās acīs. Jūs spējat tajās redzēt gaismu, jūs spējat tajās redzēt tumsu, jūs spējat būt atklāti pret sevi. Nevis visu laiku labiņu un pūkainiņu un jā, tas tā ir, es jau saredzu, es tur saredzu to. Jā, tas tā ir, nu jā, es jau esmu ļoti tādi izzinājusi un es esmu pieaugusi, un, protams, kad es ļoti labi attiekšos pret visiem, un nevelciet man tur iekšā, kas tas tāds vispār noktīvs, cilvēki jau tā dzīvo. Katrs jau ir savā tajā izaugsmes līmenī, bet es tāpatās, lai viņš tur. Tā pašol nahuj, bļaļ, visi. Lai viņi tur dzīvo, bļaļ, lai viņi tur ir, lai viņi tur vārtās. Dzīve notiek šeit un tagad. Šeit un tagad notiek dzīve. Maksimāli resursā, maksimāli savā avatārā un maksimāli savā realizācijā. Un tā ir tumsa. Pateikt nē, novilkt robežas. Tas ir cilvēcīgai daļai. Dvēseles zina, viņi visu pieņems, viņi visu noglaudīs, viņi visu sabučos, viņi visu samīlēs, un arī šī daļa manī ir.
Kā es jau esmu pienesusi, es esmu transformators. Es esmu ļoti vērtīga, staigājoša karma. Tāpēc es tagad sēdēšu, dedzināšu sveces un jums stāstīšu, cik viss šeit ir brīnišķīgi. Tā tas arī ir. Bet notiek vēl arī cita dzīve šeit uz zemes. Un šeit ir jādzīvo. Nevis jāeksistē, bet jādzīvo. Un tāpēc sanāk skolotāja pieslēdz, un tāpēc sanāk iedot pierē, un tāpēc sanāk pateikt rupji, un tāpēc sanāk pasūtīt nahuj. Tikai tāpēc tad, kad tas notiek, cilvēki ieraug sevi. Viņi attaisa acis vaļā. Viņi vēlas iet uz priekšu šādi fiziski, ar to vairāk tuvojoties sev, tam tīrajam, patiesajam un autentiskajam. Un tas nav gramstīties pa mākoņiem un tikai runāt par gaismu. Tas ir dzīvot reālu dzīvi šeit, savā ķermenī. Un tieši tas ir kaifā, un tieši tas ir baudā. Maksimāli katrai dvēselē, kura atnāk šeit uz zemi, kura integrējās un izvēlas šo avatāru, pieredzēt. Nevis memļoties, bet pieredzēt. Un nav tā, kad es to nevaru, tāpēc, kad man prāts kaut kur bišķīt neiet un saslēdzās, un es nevaru realizēt. Kas to teica? Jautājiet sev, kas to teica? Ejam iekšā tur. Parunājam ar to. Kas to saka, ka tu nevari? Tu vari. Tu vari. Atrodi sevī šo vīrišķīgo daļu. Atrodi, izrunājies. Atrodi sievišķīgo daļu, atrodi un izrunājies, balansē to. Ej uz kontaktu ar sevi, runā, nebeidz. Šodien vairs pat nevar aizbēgt. Kur tu var aizbēgt? Var aizbēgt tikai vienīgi kaut kādās atkarībās vai kaut kādos sūdos tu var aizbēgt. Un viss, un tu vienkārši atkrīt atpakaļ. Nē, ja man ir uzdevums priekšā nolikts, es iešu viņā iekšā. Maksimāli izzināšu caur savu ķermeni, pieredzot. Mīļie, šodien saule spīd ļoti, ļoti spoži. Viņa man spīd pilnīgi no šejienes. Ja jūs to vēl neredziet, ņemiet maksimāli. Es netranslēju caur sevi, tas viss nāk caur mani. Un tieši šādi pierē, kad notiek šie periodi, viņi maksimāli dod jaudu. Jo es zinu pati pēc sevis, kad jauda iet uz priekšu, brīvi runāt, brīvi izteikties, ir tikai vienīgi tumsā. Viss, tāds vienkārši. Tā kā notiek šī aktivizācija, tā notiek next level. Next level. Jūnijas un jūlijas, mīļie, ir bijuši arī man maksimāli interesants un jaudīgs laiks. Ar to es dalīšos kādā citā video, kad pienāks tam laiks, ja tāpēc, kad kaut kas ļoti, ļoti skaists, vērtīgs, dievišķs es ir tapis, dzimis, kad jums varēšu to parādīt. Kaut maz drusciņu, kādu bildē. Tad es ar to dalīšos, tāpēc, kad man ir jāiemācās balansēt, atkal un iemācīties atpūsties, pēc, ka es to nemāku darīt. Un viens ir tas arī, kad caur mani ir ļoti daudz informāciju, man viņā ir jātranslē vēstījumos, un ir jāatrod laiks šis sev. Ko es vēl gribēju pieminēt, ir 19 minūtes, mazlietiņi, man bija jautājums viens par lietu. Kāpēc notiek lietas, kāpēc notiek šis periods, bet tieši tad, kad integrējās šī tumsa un saula kopā, ja, un kad mēnesis, viss karoči, kad viss ir kopā, maksimāli cilvēkā ir kopā, un tad viņi skatās, ko tu paņemsi no tā visa. Nu, ko tu paņemsi tagad no tā visa? Šis lietas periods, kas ir ilgā laikā noticis jūlijā, tās ir emocijas. Tas ir cilvēka emocijas. Šīs emocijas man lika atgriezties arī šajā skaistumā, kas tur tapa, par ko es dalīšos citā video, arī notikumos, kas ir bijuši. Un es esmu ļoti pateicīga tam laikam, kas notiek lietus kā tāds.
uz ko ļoti daudz skatās, kad atkal lietus, un, protams, ka cilvēkam dabīgā plūsmā ir vajadzīga saule, tāpēc, ka saule dod ļoti daudz iedvesmas, un saule ļoti dziedina un attīra, bet šis te lietus ir par piespiež šajā laikā maksimāli tie, kas saskarās ar lietu, cilvēkam skatīties sevī iekšā. Un tu saproti, ka tajos brīžos, kad notiek lietus, kad tu no sevis nekur nevari aizbēgt, saproti, cik daudz tu esi pieaudzis, cik tu esi izzinot, sakot sev jā, cik tu esi pieaudzis. Tas ir ļoti vērtīgi. Jā, to es gribēju minēt par lietu. Vēl man ir jautājums, es viņu pievienošu, domāju, es uztaisīšu vēl nākošo video, bet šoreiz no tīras sirds paldies, es beidzu. Paņemiet tikai un vienīgi to, kā es atsaucās. Neņemiet visu ļoti tuvu pie sirds, es nevienu negribēju absolūti ievainot, ja? Vienkārši man ir dabīgi šāda plūsma, un viņa arī ir. Un es esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka man tāda ir, tāpēc, kad pēc šādiem video es dzirdu atsauksmes, es saprotu, ka viņi ir tieši vietā un laikā. Tāpēc, ka cilvēki iet ļoti daudzās jaunās tādās apņemšanās, izaicinājumos, uzdevumos, un tieši tās, kas ir vajadzīgs, to dara tumsa. Bet paldies, kad uzklausījāt!